Mums jāturpina tālāk. Mēs turpinām tālāk. Viss sākās un rit vēl pilnā jaudā. Tāpēc tikpat jaudīgi un iespaidīgi, jo mūsu nākamais runātājs ir kriptovalūtu pazinējs, kura dibinātais startups Gravity Team. Pirmo peļņu guva jau iedomājies, bet pirmajā dienā, tad, kad es taisīju savu biznesu, es nekad nedabūju savu peļņu. Tur viņš arī palika. Bet, lūk, pirmā diena sagaidām ar aplausiem un milzīgām ovācijām Gravity Team līdzdibinātāju un vadītāju Mārtiņu Beņķīti. No skolas saviem kriptomiljardiem. Raudzības spēks biznesā. Čau! Jā, man. Wow. Jā. Čau visiem. Čau. Sveiki. Prieks redzēt tik daudz cilvēku un tik daudz enerģijas. Wow. Lieliski. Jā. Mani sauc Mārtiņš Beņķītis, bet draugi vienkārši mani sauc par Beņķi. Jā, jeb Beņš. Man bija diezgan jautra bērnība, gan dēļ uzvārdu un gan dēļ daudz citām lietām. Un šodien es labprāt padalītos ar jums, ar savu stāstu. Droši vien no sākuma man jums jāpasaka, par ko man tas gods stāvēt šeit uz šīs skatuves un mēģināt noturēt jūsu visu uzmanību. Pirmais jautājums jums. Vai kāds ir dzirdējis par Bitcoinu? Paceliet rokas, kas ir dzirdējuši par Bitcoinu. Wow, labs. Nē, bija domājis, ka būs trakāk. Īstenībā te ir tūkstošiem cilvēku, kas zina par Bitcoinu. Tas ir lielisks sākums. Jā, laikam jau tāpēc es esmu šeit, ka esmu Gravity Team līdzdibinātājs, aizsācējs. Un Gravity Team ir Bitcoina kripto trading kompānija, kas nodrošina likviditāti kripto tirgiem. Tur daudz lietas notiek vienā teikumā, bet mēs iziesim visam cauri. Bet, mēs tirgojam ap 1% no visas pasaules kripto tirgus apgrozījumu, un līdz šim cauri mūsu sistēmām ir izgājuši cauri kaut kādi vairāk kā 350 miljardi apgrozījumu. Jā, bet mēs tirgojam vairāk nekā 1000 dažādus pārus ar kripto, 30 dažādās apmaiņās pa visu pasauli. Blā. Okay. Es jau nenācu uz šejieni, lai lielītos par mūsu kompāniju. Vienvārds sakot, mums lietas sanāk labi un sanāca labi, bet ne par to ir galvenais stāsts. Redz, kur augstāk esam mēs 3 co-founderi, Edžus, es un Krišs. Jā. Un kur ir šitie ģelavoji čaļi. Tas ir, paldies. Tas ir Gastons, jeb brīžais Gatis. Tas esmu es, un tas ir Edžs. Edžs tur ir galīgi norēcies, es to mirkli atceros, viņš cenšas savaldīties, cenšas būt taisnas. Tad es esmu es tajā just do it pozā, un Gatim vienkārši viņa nebeidzamo motivāciju var redzēt viņa īkšķa formā. Un tas, ko jūs tur redzat, tas ir skolēnu mācību uzņēmums Klucītis. Klucītis, kas ir Klucītis? Klucītis, ko mēs darījām? Mēs vienkārši paņēmām mūsu mājas darbus no mājturības un tirgojām priekš tā ekonomikas stundas priekš Junior Achievement projekta. Jo mums tas bija tāds lielisks win-win, tā kā mēs varējām nošaut būtībā divus putnus ar vienu šāvienu. Bet tad mums beidzās mājas darbi un mēs sākām andalēt podiņus, tā kā mēs esam ar podiem. Tā bija lieliska pieredze, lielisks sākums, lielisks veids, kā sajust to, kā tas ir kaut ko darīt, kaut ko uzņemties, vienkārši darīt. Bet jā, tā interesantā lieta ir tā, ka Gravity Team ir savā ziņā ļoti unikāla kompānija, jo tā ir bērnības draugu būvēta kompānija. Mēs ar Edzi esam bijuši čomi no 12 gadu vecuma, no jūsu vecuma pat vēl jaunāki. Mēs pazīstam viens otru 20 gadus, un mēs šajā laikā esam tirgojuši, ko tikai mēs neesam tirgojuši. Mēs esam tirgojuši dzīves vistas, mēs esam tirgojuši gleznas, un tagad mēs tirgojam kripto.
Jā, nākamais slaids. Un daudz man prasa, vai tas ir gudri sākt biznesu kopā ar draugu? Tas tik var beigties bēdīgi, cilvēki var piečakarēt, bla, bla, bla. Mana atbilde ir sasodīts, jā. Būvēt biznesu kopā ar draugu ir lieliska ideja. It sevišķi ar old school, vecās skolas draugiem tādi kā jūs. Jo lieta ir tāda, un jūs sapratīsiet to savus ādus varbūt pēc kādiem gadiem 10, bet šodienas draugi, tie, kas jums ir tagad, tie ir tie, ar ko jūs slīpējat savu personību, jūs savas dzīves vērtības, jūs būvējat kopā trakus, stāstus un piedzīvojumus. Varbūt tu to tā vēl nevari pamanīt, bet tavs draugs, tas čalītis vai tā dāma, kas tev blakus sēž, ar tevi kopā lec iekšā tajā piedzīvojumā, kas saucās dzīve, un jūs kopā mēģināt ne tikai tur tirgos puķu podus, vai arī to, kas jums būs jādara, bet jūs mēģināt vispār saprast, kas ir kas, vai ne? Kas ir labi darīt, kas ir slikti, kas ir sūds, kas nav sūds, ko darīt ar meitenēm, ko darīt ar tiem pušiem. Jūs cauri sāpēm jūs ejat, cauri smieklēm jūs ejat. Un laikam es palikšu pie tā punkta, ka draudzības no skolas laikiem ir visspēcīgākās. Un jo šajā laikā jūs nodefinējat to, kas jūs esat savas personības. Un beigās lieliski draugi viens otru iedrošina palikt labākiem. Lieliski draugi rūpējās viens par otru no sākuma līdz beigām. Un tieši tas ir tas, ko tu, protams, vēlēsi meklēt arī savā biznesa partnerī. Un ja nu tā ir paveicies, ka jums, draugiem, katram ir savas superprasmes, kas ļauj vienam otru papildināt, tad 1+1 ir nevis 2, bet 1+1 ir miljoniem piedzīvojumi un miljoniem peļņas. Līdz ar to, jā, rezumē, biznesa ar draugiem ir lieliska ideja. Bet atcerieties, protams, nebūs viss super vienkārši. Var gadīties, ka draudzība ir uz spēles, viss nebūs viegli. Šādās situācijās 3 lietas. Pirmais, lietas draudzība vienmēr pirmajā vietā. Ja izjūgs draudzība, tad arī bizītim nebūs pārāk labi. Atceries, ka no sākuma jūs esat čomi vai draudzenes, un tikai pēc tam biznesa partneri. Šo ir viegli pateikt un ne tik viegli izdarīt. Patiesībā arī man. Un šodien tas nav tik vienkārši, bet tu atceries, ka pamatā tas tā ir un dzīvo tālāk un viss izdodās. Otrā lieta. Pie draudzības ir jāsarādā. Galvenais ir, lai jums ir jautri. Ja jums ir jautri darbā, lieliski. Patiesībā, ja tā nav, būtībā, ja tu būvē biznesu kopā ar draugiem, tad visa tava dzīve ir tā kā spēlēt kaut krūtu video spēli. Tu vienkārši, tas nav darbs, tu ķer kaifu no procesa. Un, ja tā nav, tad ejiet kaut ko padarīt, lai tā būtu. Jo draudzība ir tas, ar ko tas sākās. Un trešā lieta, runājiet daudz un sakiet lietas, kā ir. Ja ir kaut kāda sāpe, kaut kas neštimē, tad lieciet to ārā. Ja jums izmainās prioritātes pēkšņi, sakiet, draugi visu var izrunāt. Un, jā, lieliski draugi viens otru arī izaicina. Mūsu mantrā Redžu ir tāda, ka, un it sevišķi no paša sākuma agrīnijās dienās ir tāda, viens ir gatavs kaut kādai dūlai lietai, kaut kam trakam, tad otram ir jāparakstās un jāiet kopā un vienkārši jādara tā lieta. Kāpjam augšā, tur tajā kalnā, kur mēs esam Spāņā, jau reku kalns, kāpjam augšā, bet nevis tā, šitā te, bet vienkārši pat taisno kāpjam augšā. Labi, davai, vecais, kāpjam augšā. Tas nekas, ka tur ir priekšā kaut kādas dzēloņdrāts, krāčaina, tur upe, ka tev hesam tur jāiet pāri, gandrīzēji tu atliec ķeleni. Tas nekas. Mēs ejam. Un tas, kas mūs interesē, ir izaicinājums un parauties vienam uz otru izaicinājumu. Ejam. Un ja mēs esam nolēmuši, tad mēs ejam. Un šādi mēs, jā, visādās situācijās nonācam. Braucam studēt uz Nīderlandi. 4 gadus mēs vienkārši spiedīsim no sevis ārā visu sulu, ēdīsim briesmīgu holandiešu ēdienu, vargosim labākās izglītības vārdā. Sasodīts, jā, labi, laižam vecais. Raksti man iekšā, tāpatām būs jautri, būsim kopā, būs jautri, izdomāsim. Un tā, mēs pamazām nonākam pie Gravity Team sākuma stāsta. Tātad,
Ir 2018. gads. Es jau dzīvoju Taizemē jau kādu laiku. Kādu laiku iepriekš Edžus man pastāstīja par Bitcoin. Kas tas tāds ir, un es esmu iededzies. Es esmu iededzies, un es esmu pilns ar aizrautību. Tagad ciemos brauc mana mamma, un manai mammai vajag sagādāt vietējo valūtu. Es paskatos, wow, Bitcoin cena Taizemē ir vienkārši par 20% lielāka nekā Eiropā. Ko? Es paņemu eirīšus Eiropā, nopērku Bitcoinu, aizsūtu Bitcoinu uz Taizemi, pārdodu Bitcoinu, aizēju uz bankomātu, izņem naudu, man 20% vairāk naudas nekā valūtas maiņas kurs. Ko? Kas notiek? Kā tā var būt? Kā var būt tādas neefektivitātes? Tas ir vienkārši jāsāk pētīt. Ok, rekur ir čats, es un Edis. Es, protams, uzreiz pastāstu, vecais ir jauns challenge. Pasties, kas tad notiek, kā var būt tādas neefektivitātes. Cepam augšā kompāniju, daram. Un tā nu pa lielam tas arī notiek. Un tā nu tas ir, ka Gravity Team ir vienkārši dulls challenge starp diviem draugiem, kas parakstās uz savām spalvainajām idejām. Vienkārši visu laiku parakstās. Nekas vairāk, nekas mazāk. Un, protams, ka pa vidu šim visam ir milzīgs darbs. Edgars ir ģeniāls darītājs. Viņš uzbūvēja šo sistēmu no idejas līdz pirmajam konceptam 4 mēnešos. Un mēs jau pirmajā dienā sākām, pēc 4 mēnešiem, pirmā diena mēs palaižam play un tā kā printējās ārā. Tur, 250 eirīši iznāca. Labais. Un tāpēc mans ieteikums tev, ja tev ir ideja, enerģija un pārliecība, nedomā daudz, vienkārši dari. Realizē savas un arī citu čomu un citu savu draudzeņu spalvainās idejas. Tev nav nekā, ko zaudēt. Kas notiks, ja tu nofēlos? Nekas. Tu tikai iemācīsies. Ok, rekur piemērs. Te nu es esmu ar draugiem Taizemē. Mēs izdomājam, ka mēs esam ielauzušies pamestā hotelī un mēs gribam uzkāpt augšā uz tā kuģīša un uztaisīt Titaniku bildi. Lieliski ideja. Ideja pārliecība. Viss ir uz vietas. Laižam. Ok, forši viss notiek. Jā, tūlīt būs. Jā, tā grīda izstāsta tādu labu foršu grīdu. Vai, laižam, tūlīt būs smukā bilde. Oh, snap! Šito negaidīju. Bet, hei, tu nekad nezini, kas notiksies. Tu uzņemies darīt lietas, tu ej uz viņām, vai tas izies pa tavam ceļam? Nē, nevienmēr. Tu nezini, kā lietas izies. Bet beigās redz, es tur skatos akmetiņu, viss ir kārtībā, nav par ko uztraukties. Vienkārši ir jādara lietas, un tagad man ir kruts stāsts, ko stāstīt. Tāpēc vienkārši dariet. Bet, mēs šeit runājam par situācijām, ka tu zini, ko darīt, tev ir ideja, un tev ir enerģija, tev ir pārliecība, un tu ej. Bet es saprotu, dažreiz tu dzīvē esi tādā punktā, ka tu nezini, ko darīt. Pat ja mēs nerunājam par biznesu, dažreiz tev vienkārši ir, tu zini, ka kaut kas nav labi, tu gribi kaut ko mainīt, bet tu nezini, uz kuru pusi iet un kas tas ir. Tas ir tas $1,000,000 jautājums. Kā zināt, ko darīt, ja tu nezini, ko darīt? Es arī esmu tur bijis. Un man ir ieteikums jums, ja jūs sēžat tādā punktā un jums tā ir, maksimizē savas iespējas saprast, ko zināt, kā zināt, ko darīt. Vienkārši maksimizē. Kā? Ir 3 soļi. Pirmais, ieliec sevi vidē ar pilnīgi citādiem cilvēkiem un citādu kultūru. Ja tev patīk hokejs, ej pie daļslidotājiem. Ja tu esi latvietis, aizbrauc pie taizemiešiem vai indiešiem vai lietuviešiem vai krieviem, vienalga. Un esi pacietīgs, runā ar šiem cilvēkiem un runā ar cilvēkiem, kuriem tu nepiekrīti, uzdod viņiem jautājumus, mēģini saprast viņu perspektīvu, saprast, kas notiek viņu pasaulē. Un tad tev savāksies daudz dažādas pieredzes un perspektīvas, un no šīm pieredzēm un perspektīvām tu atsijā tās, kas ir tev noderīgas, kas izmaina tavu dzīvi uz labo pusi un lec iekšā tajās vēl vairāk. Kad mēs sākām būvēt Gravity Team, tas ir patiesībā, ko es aktīvi piekopu. Es gāju uz ielas, es gāju uz festiņiem Taizemē, man bija mans kimono, es gāju runāt ar visiem pēc kārtas, es uzdevu jautājumus cilvēkiem, kuriem piekrīt, kuriem nepiekrīt, es viņos ieklausījos un es uzķēru jaunas pieredzes. Un tādā veidā, močījot apkārt kimono pa festivāliem, es atradu savus pirmos investorus,
es atradu savus nākotnes Gravity Team komandas biedrus, un es atradu milzu pieredzi un milzu zināšanu bagāžu. Jā. Un pēdējā lieta. Šī ir mana istaba pirms 10 gadiem vai 12 gadiem studiju laikos. Un tas, ko es darīju, es nosapņoju vienu nakti savu dzīves konceptu par to, kas ir tās kvalitātes, kas katram cilvēkam ir attīstot, kā viņš var kļūt par labāku cilvēku pats sev un dot pienesumu visai pasaulē. Un tātad tas ir 3 stūris, es viņu uzliku uz sienas ar melnu krāsu, pēc tam landlords man deva iekšās. Apakšā ir pārliecība un mērķtiecība. Kas ir pārliecība? Pārliecība tā ir tāda dziļa un stingra ticība sev. Bet nevis vienkārši, ka tu tici, jā, es tur varu to izdarīt, bet tā, ka tu ar katru šūniņu esi pārliecināts, ka tu to vari. Tā pa īstam. Un, lai izveidotu tādu īstu pārliecību, tev ir jābūt atklātam pret sevi, jo sevi tu nepiečakarēsi. Ja tu pateici sev, ka tu noskriesi tos 10 kilometrus krosiņu un pēc tam sakārtos istabu, tad tu to arī dari. Un tādā veidā tu būvē ticību sev, tādā veidā tu būvē pārliecību. Mērķtiecība ir otra puse. Mērķtiecība ir sevis saprašana un zināšana, ko tev dzīvē vajag. Nevis, ko tev gribās, bet ko tev reāli vajag. Kas ir tava definīcija par laimi? Saproti un ej uz to. Un apakšā man tur bija, un joprojām ir uzrakstīti mērķi. Viņi ir uzrakstīti, viņi ir piesprausti, un es katru dienu uz viņiem skatos, es viņus vizualizēju savā galvā, un es vienkārši iedomājos to realitāti, kā šodien. Un ticiet man, šī pieeja dara brīnums. Viņa jūs nostāda uz pareizā ceļa. Tad mums ir pārliecība un mērķtiecība, tas ir pamats 3 stūrim. Tas ir tas, kā, ja tu esi vienīgais cilvēks pasaulē un neviens cits neeksistē, tad šādi tu vari tikt ar sevi galā. Tas ir līdzīgi, kā ja ir lidmašīna, viņai ir motors, kas dzen uz priekšu, un tad tā ir pārliecība, un tad ir stūre, tā ir mērķtiecība, kas tev palīdz aiziet pareizajā virzienā. Jā, un augšā stāv pati viena no grūtākajām lietām. Tā ir empātija. Tas ir viss, kas ir ne tikai par tevi, bet par tavu pasauli apkārt. Jā, ja tu esi viens pats uz pasaules, var izbraukt ar palīdzību mērķtiecību, bet tu neesi. Tāpēc pašā augšā ir empātija. Empātija tā ir spēja izjust un izprast citu cilvēku emocijas, sajūtas un perspektīvas, spēja izkāpt ārā no savām kurpēm un iekāpt iekšā citu cilvēku kurpēs. Empātija, tas ir tavs tilts uz visu, kas tev ir apkārt. Tava iespēja izveidot jēgpilnu savienojumu ar cilvēkiem, ar saviem vecākiem, ar draugiem, ar taviem biznesa kolēģiem. Tā nekad nevar būt 100%, jo tu nevari būt tas cilvēks, bet tas ir kaut kas, uz ko tu vari visu mūžu strādāt un attīstīt. Un empātija ir patiesībā ļoti svarīga, un lielais izaicinājums visā šajā sistēmā ir tikt galā ar visiem 3 stūru galiem vienlaikus. Jo tad dažreiz, ja tu tiec galā ar apakšu, tev varbūt paliek grūtāk augšā, un tev ir jāspēj sabalansēt visu. Es joprojām ar to cīnos pozitīvā veidā. Nu ko, savilksim visu kopā. Stāvot šodien pie jums, visiem daudziem jauniešiem, es redzu zāli pilnu ar potenciālu. Jūs esiet tie nākotnes līderi, inovatori, Latvijas, bet patiesībā pasaules lietas mainītāji. Jūsu ceļš, protams, ka nebūs bez izaicinājumiem, bet patiesībā katrs šķērslis ir vienkārši jauna iespēja, jauns challenge jums, jauns prikols, ko pastāstīt ko draugiem. Tāpēc es izaicinu tevi, izaicināt sevi un arī izaicināt savu draugu, to, kas tev sēž blakus. Dariet gudras lietas, bet neaizmirstiet arī par jautrību. Iestājieties klubā, saciet savu skolēnu mācību firmu, uzrakstiet mentoram, uzkāpiet kokā, uzkāpiet kalnā. Ieskaujiet sevi ar draugiem, kuri jūs paceļ augstāk. Pasaule nevar sagaidīt jūsu idejas un jūsu aizraušanos.
Atcerieties, ka runa nav par to, cik jūs esat gudrs, no kurienes jūs nākat, jūs esat meitene vai zēns, cik daudz jums ir naudas. Tas vispār nav svarīgi. Tas ir par tavu enerģiju strādāt, par tavu pārliecību, par tavu mērķtiecību un par tavu turēšanos pie savām vērtībām. Un es novēlu, lai mūsu Gravity komandas stāsts kļūst par sākumu tavas komandas stāstam. Paldies jums! Lūk, tas bija iespaidīgi. Milzīgs. No skolas soliem līdz kriptomiljardiem. Mārtiņ, panākam šeit. Sirsnīgs, milzīgs paldies tev par šo stāstu. Es jau te klausos aizmugurē, man jau galva griežās no vispār tā kā cipariem, ko jūs tur vispār tur skaitat un kas tur jums tur griežās. Un man tev tāds, es uzdrīkstoši pārkāpt robežām pāri un uzdot to klišejisko jautājumu, oriģinālo. Stundām ilgi domāju. Un vakar jau aizpagājušajā nedēļā sāk domāt, kā tad tur ir šodien ir vietā un laikā vērts pirkt to bitcoinu vai nav? Es domāju, ka vienmēr ir vietā un laikā. Drusciņu. Bet šodien? Šodien? Bicītis tikko uzsita all time high. Viņš ir uzkāpis ļoti augstu, viņš ir diezgan dārgs. Bet es domāju, ja tu turēsi 5 gadus un ilgāk, un ja tu turēsi bitcoinu tā, lai atdotu to saviem mazbērniem, tad jebkura diena ir laba diena, lai pirktu viņu. Nu super, un šitās te nots mēs varētu, Mārtiņ, tu šeit paliec, un šīs nots mēs pirmkārt varētu zālē palūgt drusciņu klusumu un cienīt tos, kas ir uz skatuves un savus apkārtējos, kas grib paklausīties un kam interesē šeit viss kaut kas inčīs, kas notiek. Bet, ejot tālāk, man gribētos noskaidrot, cik tad no jums šeit zālē zina par naudiņām, par valūtām, par kriptovalūtām. Un es teikšu godīgi, man par naudiņām es kaut ko zinu, jā, bet tās kriptovalūtas un citas valūtas, man ir tāds šā parādīšu klupšanas akmens, līdz ar to es tur neko līdzēt nevarēšu, tāpēc Mārtiņ uzkavējas lūdzu šeit uz skatuves, jo iespējams tev būs jāpalīdz jauniešiem diviem jauniešiem. Mums ir vajadzīgi 2 jaunieši šobrīd šeit uz skatuves. Kas grib piedalīties actionā? Kas mums tagad būs? Tā. Vai kāda meitene? Vai kāda dāma no šīs puses? Magnus, mums jau viens ir uzliek. Tur pilns ar meitenēm jau, jā? Mums jau ir šeit viens jau uzleca vienkārši virsū. Mums ir vajadzīgs vēl viens no tās puses, jā? No. Es teiktu kā dāma. Čau, Mārtiņš. Kā te sauc? Kāda dāma? Okay. Nāciet, jūs redzat, kas tā ir kura var, redzu, mums ir atrās uzgavilējam. Drošiem. Super, kas mums te ir? Kā tev uzspēlēsim spēli? Kā tev vārdā? Jā. Daniels, ok. Jā. Magnus, pastāsti, kas mums tagad šeit notiks? Kā tev sauc? Enija. Prieks iepazīties. Kā sauc tevi? Daniels. Daniels, lieliski. Nāciet šeit pie šī galda. Apstājieties viens vienā pusē, otrs otrā pusē. Mārtiņ, tu nemūc pārāk tālu, tu būsi viņam asistents, teiksim tā savā ziņā. Pievērsīsiet uzmanību ekrānam. Jums būs tātad 10 bildes vai video, kur būs redzamas dažādas naudas vienības. Jums jāpasaka, kas tā ir par naudu. Es piemērs tagad nedošu, jūs pasi sapratīsiet, bet pirmais atbild tas, kurš piespiež pogu, respektīvi zvaniņu, noņemsim kliki ar arī maliņā, lai netraucē jums uzmanībai. Tātad un es te vienkārši pastāvēšu malā. 10 valūtas, kas jums jāatmin. Sākam spēli. Pirmā uz ekrāna un pirmais, kas piespiež pogu, saka. Dolārs. Ieskaitīts. Ir. Otrā bildē. Atceries par pogu. Eiro. Enī, lūdzu, tur roku tuvāk. Vienkārši neļauj viņiem sist par to pogu. Ok, trešais. Lats. Tu esi on fire! Čiekur, Lats, Enī, saņemies. Uzlāp. Nevar redzēt. Aiziet, nākamā bilde. Tā. Jā, no. Pounds. Jeb, latviešu valodā. Pagaid. Lielbritānijas. Aiziet! Jā, Lielbritānijas Mārtiņ, mēs ieradam Enijai. Jā, ļoti labi. Ok, nākamā bildē.
Kas tas ir? Bitcoins. Yeah. Aiziet! Ejam uz priekšu. 6. video. Vai bilde? Šīs drusku sarežģītāk, ne? Jā. Perfekti. Tā ir Zviedrijas krona. Ejam tālāk. Es nezināju. Aha, zināt šito? Austrālijas dolārs. Tas ir Austrālijas dolārs! Yes! Starp citu, es nekad nebiju redzējusi. Šī pirmā reize, vispār, kad es redzu, kā viņi izskatās. Tur jālasa, Tā kas dzīvē tur ir. uz ekrāna. Turpināsim tālāk. 8. uzskats materiāls. Kas ir tas? Šitā Mārtiņš. no Āzijas. Mārtiņ. Jā. Jens. Yes. Japāns jēna. Tieši tā. Wow! Tieši tā. Turpinām tālāk. 9. ir Ethereum. Ethereum. Okay. Šim vīnam ir Jā, digitālie jāsāk maki. treidot. Var redzēt. Nē, neuztraucies. Šis, man liekas, pēdējo trāpīs. Neskaties, nešpiko. Bet 10. bilde uz ekrāna tagad. O, šito es zinu, šitos arī zinu. Monopols. Jā! Monopola dolārs. Monopola nauda. Tieši tā. Dolārs. Aplausi. Jā, šis ir viss, bet pagaidiet. Mums ir arī balvas jums no Swedbank. Paldies par drosmi, paldies par piedalīšanos. Eni. Tā man arī uzcitam Uztaisīsim. Nāc tuvāk, droši nekautrējies. Uz foto. Vienam iekšā. Pagaies arī kaut kur te ielīdi. Es jau to visu spēli stāvēju malā. Mani arī bildē. Ir visi? Skaisti. Paldies, vīrs. Viss Skaidrai naudai. bildē tiku, jā, super. Paldies. Pagaid man arī uzcīt 5, jā. Paldies. Lai jums veicās visiem. Čau, milzīgs